Ja man uzdod jautājumu sieviete, tad tur uzreiz skaidrs, ka tas vārds nes kaut kādu spēku savu līdzi. Man šķiet, ka sieviete ir ļoti, ļoti spēcīgs cilvēks. Es teiktu, ka sieviete ir skaistākais, kas ir mūsu dzīvē. Sieviete ir tā, kuras dēļ tā pasaule paliek skaista un silta. Katram zēnam savs sievietes ideāls veidojās no mammas, un tad jau pakāpeniski aiziet tālāk. Mana sieviete, es domāju, ka ir svarīgākais, kas ir manā dzīvē. Sieva man ir bijusi tikai viena, un es līdz šim brīdim esmu ar viņu kopā, un tā arī tas paliks. Mana mīļotā sieviete, viņa ir mana bērna mamma, tātad arī manas dzimtes turpinātāja, un man šai ziņā ir paveicies, jo viņa ir arī mans draugs. Mana mamma ir pēc īstākās definīcijas mamma. Tāda, ka viņa visu laiku rūpējās, un ne tikai par mani, bet arī par tēti. Mana mamma mācēja mīlestību izrādīt ārkārtīgi mierīgi, bet es joprojām sajūtu šo miera pilno mīlestību. Pirmkārt, jau pašam jāsajūt prieks to sievieti katru rītu ieraudzīt. Un, ja tev tas sagādā prieku, tad tie vārdi radīsies paši no sevis. Man droši vien būtu jāsaka, ka tu esi man īstā. Ja man būtu jāraksta vēstuli mammai, tad es noteikti rakstītu, ka viņa ir vistuvākais cilvēks man un cilvēks, kurš man vislabāk pazīst. Un es domāju, ka viņai tas ļoti daudz ko nozīmētu kā mammai. Šī var būt būtība, kas ir sievietē, mammas būtība. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, ko vīrietis arī nekad līdz galam nesapratīs. Pat tāds, kurš ir labs tēvs. Klišīša sievišķība ir tas, ko mēs redzam Holivudas filmās. Visas meitenes uz ielas ir blondas un garām kājām. Maigums ir tā lieta, kuru es droši vien visu mūžu mācīšos no savas sievas un nekad tā paīstam neiemācīšos. Sievišķība, maigums, uzmanība, tā ir tā sajūta, kas mums tik ļoti nepieciešama vīriešiem, ar ko mēs paši tā neizpaužamies. Vienam sievišķība tur ir sarkani nagi, labi, aiziet. Patiks visas meitenes sarkaniem nagiem. Vienam sievišķība ir kaut kas, kas spoguļojās viņa mātē. Mans kolēģis Inters Gosovs bieži vien pirms James Brown dziesmas It's a Man's World saka tādus vārdus. Lai sieviete varētu būt sieviete, tad īstam vīrietim arī ir jābūt īstam vīrietim. Un man kāpēc liekas, ka tieši šādi arī no pasaulē šis balanss veidojas.